Kā apmānīt dabu, kā apmānīt gravitāciju un pagarināt savu skaisto sejas dzīvildzi, ja tā var teikt, garākā dzīves posmā. Regulārs darbs, sistemātisks darbs, mērķtiecīgs darbs, ja vienā vārdā sakot, tas ir dzīvesveids. Kurā brīdī ar estētisko dermatoloģiju vairs nepietiek, bet vajadzīga jau principā ķirurģiska iejaukšanās. Tad tas rezultāts, kāds ir varbūt šai sievietei, nebūs tāds, kāds būs jums. Ar faceliftu mēs nevaram atrisināt šo zonu. Ja? Katrā ziņā, ja kāds mēģina ķirurgs to atrisināt, tad parasti iebrauc lielās ziepēs. Ja? Te es gribētu nepiekrist, te es gribu parunāt ar tevi par šo jautājumu. Ja? Es arī vienmēr saviem pacientiem saku, ka patiesībā tie labākie risinājumi nav tādi, kas tagad tur uzreiz tūlītās. Ja? Labdien, man sauc Kalvis Pastars, esmu plastikas ķirurgs un man vienmēr fascinējis seja. Man vienmēr paticis operēt seju, un tāpēc es vairāk kā 15 gadus nodarbojos ar galvas kakla rekonstruktīvo ķirurģiju. Un šobrīd es tiešām ķēru kaifu operējot sejas estētisko ķirurģiju, tādas lietas kā pieres ādas nostiepšanu, acu plakstiņu korekcijas un tāpat arī facelifts, jeb sejas ādas nostiepšanas operācijas. Un šodien mēs parunāsim par tādu lietu, kā saglabāt svaigu skatu uz dzīvi, kā saglabāt labu seju. Un, kā apmānīt dabu, kā apmānīt gravitāciju un pagarināt savu skaisto sejas dzīvildzi, ja tā var teikt, garākā dzīves posmā. Mans sarunas biedrs šodien būs Rīgas Stradiņu Universitātes dermatoloģijas katedras docente un medārta klīnikas vadītāja dermatoloģe Māra Rone Kupfere. Labdien, Māra! Labdien, Kalvi! Paldies, ka atnāci un piekrist sarunai. Priecājos! Paldies par uzaicinājumu! Māra, es varbūt gribētu sākt ar pirmo jautājumu, varbūt mazliet privātu, bet varbūt vari padalīties, kāda ir tava ikdienas rutīna, kas ļauj tev tik labi izskatīties? Jā, paldies par komplimentu. To var pateikt, protams, arī dažos vārdos. Tā ir pieredze, profesionalitāte no vienas puses, un tas ir milzīgs darbs ar sevi daudzu gadu, jau es varu teikt vairāk 10 gadu garumā. Regulārs darbs, sistemātisks darbs, mērķtiecīgs darbs. Ja vienā vārdā sakot, tas ir dzīvesveids. Tam ir jābūt dzīvesveidam, lai sasniegtu mērķus attiecībā uz ādas kvalitāti, izskatu, kādu mēs vēlētos katrs, un arī viņu noturētu. Man ļoti patīk tas, ko tu teici par to dzīvesveidu. Man liekas, tiešām, ka tas vien tikai strādāt ar savu vizuālo izskatu ir man liekas, par maz. Tas tomēr tev ir tas komplekss lieta, teiksim, ja? Un tas pirmais jautājums, ar ko es gribētu sākt runāt par sejas izskatu, ir tas, ka kā tu redzi, man pacienti bieži praksē nāk, un tas jautājums ir, kurā brīdī ar estētisko dermatoloģiju vairs nepietiek, bet vajadzīga jau principā ķirurģiska iejaukšanās. Jo tas vienmēr ir tas, ka pacientiem bieži vien liekas, ka vēl kaut ko iešpricēs, kaut ko piefilerēs, kaut ko nostieps ar diegiem, vēl kaut ko, teiksim, bet kurā brīdī tev tavuprāt būtu tas mirklis, kad vajadzētu domāt tomēr par ķirurģisku? Es uzskatu, ka tam ir vairāk aspektu. Pirmais aspekts ir mentālais, kad katrs cilvēks tam ir gatavs. Jo tas ir tāds, nav tas lēmums izdarīt gripas vakcīnu, tas tāds liels lēmums, tas ir viens aspekts. Un otrs aspekts nav viens recepts. Katram šīs indikācijas iestājas savā laikā. Tas ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem. Par to mēs droši vien vēlāk parunāsim. Es neteiktu, es nenosaukšu vienu vecumu. Katram ir indikācijas, kad viņas ir absolūti neapstrīdamas no profesionāla viedokļa. Gan no manis, piemēram, kā dermatologa, gan no tevis, kā no plastikas ķirurga. Nevajadzētu koncentrēties uz kādu noteiktu vecumu. Kāda būtu tavas rekomendācijas, ja mēs nonākam līdz tam brīdim, kad tiešām ir doma par sejas ādas nostiepšanu, piemēram? Kas būtu tās ieteicamās procedūras, manipulācijas, kādā veidā savu ādu sagatavot? Jo, kā mēs zinām, ādas stāvoklis ir ļoti svarīgs. Vai varbūt tās var padalīties ar to, ja cilvēks šobrīd viņam galīgi tas nav aktuāli, bet skaidrs, ka vienā brīdī tā plastiskā ķirurģija būs vajadzīga, ja mēs gribam noturēt to seju attiecīgā stāvoklī. Tad kas ir tie veidi, kādā veidā uzlabot to ādas kvalitāti vai saglabāt ādas kvalitāti, lai nākotnē varētu sasniegt labu rezultātu? Tas arī ir tāds ļoti daudz aspektu jautājums, un lai to vienkāršot saprotam, es teiktu, ka ir pacienti,
kuriem varbūt tas procedūra klāsts būs vienkāršāks un iedarbīgāks, jau viņiem varbūt tās tieši šie pacienti būs tie, kuriem tā plastiskā ķirurģija varbūt būs vēlīnāk vajadzīga, ja ar kādu veiksmīgāku šo te morfoloģisko tipāžu. Būs tādi pacienti, kuriem principā jau ļoti agrīni varēs pateikt, ka viņš ir kandidāts uz plastisko ķirurģiju, un tikai un vienīgi plastiskā ķirurģija būs tā, kas atrisinās viņu šo te problēmu. Un, procedūras ir ļoti daudz un dažādas, kas ir vērstas uz ādas kvalitāti. Un, patiesībā, paldies Dievam, ka šī kvalitāte jau vismaz Eiropā par to tiek runāts aizvien vairāk un vairāk. Vienīgais sev vienmēr gribētu pielikt klāt, un kā es mācu savus pacientus, drošība, tas ir īstenībā numur viens, un tikai pēc tam ir viss pārējais. Un, kvalitāte ir ļoti daudz šīs tehnoloģijas, šobrīd sākot no injekciju metodēm, aparātu tehnoloģijām, kas ir pieejams ārpus mājas pie speciālistiem, un tad ir vesela virkne arī šo kopjošo procedūru. No dermokosmētikas, pīlingiem, ķīmiskām eksfoliācijām, dažādām mājas aparātu tehnoloģijām, kas tagad iet plašumā un ir ārkārtīgi liels tirgus. Tā kā, tas svarīgākais ir katram pēc iespējas ātrāk saprast to savas ādas, teiksim, kompleksu, kas ir viņa vājās vietas un viņa stiprās vietas, un ar to strādāt. Mērķtiecīgi, jo parasti tas viss ir ļoti komercializēts, un viss tiek tā ļoti, kā teikt, visiem viss der pēc principa. Tāds viedoklis ir sabiedrībā, bet speciālistiem pilnīgi cits viedoklis, bet tas, protams, netiek tā marketēts ārpus profesionāliem pasākumiem. Un, tā kā es saku, tas nav, es neizceļu, piemēram, injekcijas metodi pār tehnoloģijām vai otrādi, kad šī būs tā galvenā. Nē, tas ir tāds portfolio, kas katram tiek sagatavots no speciālista puses, un tāda būtu tā pareizā pieeja. Kas būtu tāds padoms, tieši tā pieminēja par to, ka viss tiek komercializēts un ne viss, ko reklāma apsola, tas arī dzīvē tā strādā. Kas būtu tie, teiksim, kaut kādi veidi, kā saprast, vai šī metode tiešām strādā, un vai šī metode ir piemērota man? Jā, tā ir tā medicīniski runājot diagnostika, ādas stāvokļa, funkcionālā, morfoloģiskā, struktūrālā stāvokļa diagnostika, kas būtu, protams, jāveic pie speciālisti, un tad attiecīgi jāsaprot savi ahilēji papēži, kas mums ir attiecībā uz piemēram, seju kā audu kompleksu, un kāda ir atkal mūsu tās stiprās puses. Un tad pēc tam var arī nospraust šo mājas rutīnu, un pēc tam arī var kaut kādas ievirzes, jeb, teiksim, nākotnes pieturas punktus jau nospriest, kad varētu būt vajadzība jau domāt par plastisko, vai, ja to nav iespējams tā prognozēt, kāds tad ir tas etapveidīgi, kā vajag audzēt šo procedūru intensitāti, kā viņus vajag dažādot. Jā, tas būtu tas. Ja mēs to gribam par dzīvesveidu, vai teiksim, cik lielā mērā katrs to grib ieviest savā dzīvē, tas būtu vispirms jātiek ar šo diagnostiku galā. Faktiski pamat ieteikums būtu griezties pie speciālista, fiksēt savu ādas veidu, stāvokli, un tad pieturēties pie kaut kāda plāna, kas nav vienas dienas vai viena mēneša plāns, bet tāds vairāk gadu garumā. Tāda sistēma, es teiktu, katram būtu tāda sistēma jāizveido, kas ir droša un efektīga, ne tikai tūlīt un tagad uz kaut kādu noteiktu pasākumu, mērķēt, bet kas ir ilgtermiņā efektīva, tāda ilgspēlējoša. Zinu, ko es vēl gribu piebilst, ko es vienmēr cenšos vērst uzmanību, kad būtībā dermatoloģija ir tāda ļoti multidisciplināra, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi apzināt arī šos korelējušos veselības stāvokļus, jeb tendences, jeb vājās vietas, stiprās vietas. Piemēram, savas tendences. Vienam ir tendence uz spiedienu, vienam ir tendence varbūt uz svaru, vai kādiem blakus slimības kaut kādas. Blakus slimības, ja pat, kas vēl ir tikai varbūt 30 gados, kā tāds iespējams variants, kā viņš varētu attīstīties, apzināt tās, jo šīs vielmaiņas lietas, ja metabolās lietas, viņas
ārkārtīgi lielā mērā ietekmē šo te audu atsaucību uz to, ko mēs, piemēram, konkrēti ādai, ka orgānam liekam darīt. Ja? Kāda būs atsaucība, vai tieši otrādi iestāsies blaknes dēļ tā, ka viņam, piemēram, dotā brīdī ir kādi glikēmijas traucējumi, ja? Vai viņam ir, piemēram, cukuru līmenis, vairogdziedzers, piemēram, viņam pa maz strādā vai pa daudz, ja? Vai viņam ir kritisks D vitamīns, vai viņam ir dēļ kaut kādām hormonālām svārstībām, izteikti tendence uz audu tūskainību. Ja? Tas īstenībā arī ir ļoti svarīgi, un tas ir līdzvērtīgi šim te ādas stāvokļa apzināšanai šis moments. Jā, īpaši pacienti, kas ir 40, plus, 45, plus, jā, tas viss kļūst aizvien aktuālāks. Kurš tavuprāt ir tas vecums, kurā būtu jāsāk jau domāt, kāds saka, sistēmiski strādāt ar savu ādu? Jā, es jau mācu savus bērnus. Es uzskatu, ka pareizi ēst, pareizi kustēties un pareizi rūpēties par savu veselību, ieskaitot ādu, jo āda ir vienkārši viena no mūsu orgānu sistēmām, jāsāk bērnībā. Man ļoti patīk, kā teica, ka nav tāda ātra risinājuma. Es arī vienmēr saviem pacientiem saku, ka patiesībā tie labākie risinājumi nav tādi, kas tagad tur uzreiz tūlītās. Ja? Nē, ir tāda ātra risinājuma, bet tie nav tie labākie. Tas, ko es saku, ja grib tiešām ilgtermiņā labu rezultātu, ja, tad, protams, kad ātrie risinājumi nav nekad labi. Teiksim, ja? Tāpēc visas tās brīnuma procedūras, ko reklamē, man liekas, tas vienmēr... Mēs jau tagad par visu runājam, par šo ilgtspējību, ja? Gan uzturu, gan apģērbu ziņā, gan enerģētikas un viss. Mēs jau medicīnā neesam izņēmumi. Skaidrs, ka mums ir svarīgi tieši tie ilgtermiņa risinājumi, efekta un drošības ziņā. Jā. Kā tu, Māra, skaties uz svešķermeņa ievadīšanu sejā? Kāds ir tavs redzējums? Es paskaidrošu, kas ir svešķermeņi, ko es saprotu. Tie ir filleri, tie ir diegi, un dažādas citas, teiksim, kaut kādas invazīvas procedūras, kur, teiksim, tiek ievietotas kaut kādas bioloģiski aktīvas vielas, kas vai nu uzsūcās vai neuzsūcās, atkarībā no tā, kāds produkts tiek izmantots. Tu zini, man bija savā laikā, es ļoti pateicīga, ka rakstot disertāciju, man bija iespēja dziļāk iedziļināties morfoloģijā pie profesora Pilmans, un no tiem laikiem es iemīlēju morfoloģiju. Patiesībā tas viss pamats, kāpēc es ne no visiem, bet no ļoti lielas daļas svešķermeņu es ļoti baidos dēļ šīm te visām audu šūnu reakcijām, kas var iestāties attiecībā uz svešķermeņa atrašanos mūsu ādā. Un, es nelieku visus vienā maisā, kā piemēram biomateriālus, tetovējumus, diegus, tā nē. Bet es skatos ar tādu ļoti, ļoti lielu pietāti un attiecībā tajā brīdī, kad es plānoju, veikt biomateriālu injekcijas, es ļoti rūpīgi veicu šo pacientu atlasi un ņemot vērā dažādas šīs veselības kritērijus. Ir cilvēki, kā tu zini, mūsdienās ļoti pieaug šīs autoagresijas, un nav jābūt pat diagnozē. Paskaidro, ko nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēka audi, šī gadījumā mēs runājam par ādu, viņi izlem vērsties. Viņi tendētu vērsties pret kaut ko savu. Ja? Un, ja tas ir svešķermenis, tad vispār šī tendence var tikt izprovocēta un var rasties tāds ļoti grūti kontrolējams iekaisuma veids, granulomatozais iekaisums, var šīs biofilmas veidoties, kur ir grūti plēvīts, kur ir grūti sasniedzami dažādi mikrobi, un iekaisīgas reakcijas. Tāpēc es tā ļoti, ļoti uzmanīgi pret to attiecos un arī esmu pret masīvu tetovējumu veikšanu. Es neteiktu, ka es esmu pilnīgi pret diegiem, bet es ar to nenodarbojos tieši šo drošības apsvērumu dēļ. Tā kā par biomateriāliem tā ir ļoti liela selekcija, gan preparāti, gan pacienti jāveic pirms tu nolemi ievadīt, īpaši tu ievadīji šajos aktīvajos ādas vidusslāņa audos. Tas, ko tu gribi teikt, ka ne visiem pacientiem visi dara, vai ne? Ne visiem pacientiem visi dara, un tas tiešām ir tāds viens, Nevar unificēt to visu, respektīvi vienu preparātu visiem pacientiem pēc kārtas špricēt. Tas tāds riskanti joma. Es savukārt saviem pacientiem saku, ka, teiksim, ja jūs plānojat, ja jums kaut mazākā doma kādreiz nākotnē veikt facelift,
tad faktiski es nerekomendēju ievietot svešķermeņus, ne diegus, ne fillerus, īpaši tie, kas neuzsūcās. Ja? Jo parasti pēc viņiem ir audu iekaisumi, kas pēc tam to ķirurģiju padara tehniski grūtu. Un ar grūti prognozējumu rezultātu. Kā tu, Māris, to skaties? Es varbūt tās zināmā mērā nebūtu labi precizēt šo jomu, lai būtu saprotams, jo, piemēram, biomateriāla injekcijas, fillers jau vispār ir slēngs no angļu valodas, tā ir pildviela, ja? Runājot par biomateriāliem, faktiski mēs tādus šobrīd, kas neizšķīs, neuzsūcās un pilnībā nepazūd, neizmantojam, ja, kā tas bija agrāk. Līdz ar to, ja tas ir korekti veikts, tad šim fillerim arī nevajadzētu, runājot šajā slenga valodā, ja pareizāk būtu biomateriālam, nevajadzētu pēc tam radīt nekādas problēmas. Un, savukārt, runājot par šiem diegiem, tetovējumiem un tā tālāk, tur gan es piekrītu, jā, kad šī neprognozējamība var radīt šos iekaisumus, kur nav ar antibiotikām izārstējami un nekādīgi likvidējami, kaut gan šajā diegu jomā jau pārsvarā tiek marketēti diegi, kas pilnībā uzsūcās. Ja? Bet es domāju, ka ne jau tā ir tā problēma. Problēma ir šī individuāla audu reakcija, kas rada šīs izmaiņas. Ja? Un varbūt neļaujot 10 pacientiem, viņš uzsūksies, nekas nebūs. Vienam viņš vienkārši iekapsulēsies, būs granuloma un viss. Tas ir riska moments. Jā. Cilvēkam ir jāsaprot arī, kur nozīmē uzsūcies. Tā ir audu reakcija, kā rezultātā viņš absorbējās. Viņš pazūd, bet tas ir tomēr iekaisuma reakcija. Teiksim, būs tādi, kam nepazudīs. Tāpēc, tas ir ļoti individuāli un ļoti pārdomāti jādara. Parasti par botulīnu toksīnu. Jā. Kā tu skaties šo? Man ārkārtīgi patīk botulīna toksīns. Ārkārtīgi patīk, jā. Un tā ir faktiski runā par estētisko dermatoloģiju, jo tā ir top 1 procedūra. Ja? Statistiski, ja mēs to runājam, jau vairākus gadus top 1 gan vīriešu, gan sieviešu klientu vidē. Es uzskatu, ja viņš ir pareizā laikā, vietā un pareizam pacientam veikts, tad faktiski nav nekādu, ilgspēlējošu seku. Viens ir, ja viņš ir ne tam pacientam, ne tādā devā un ne tādā brīdī veikts. Kā jebkura procedūra faktiski. Varbūt ir paskaidrot, ko tu saprotat, ne tajā brīdī veikta? Kā ir šis botulīna toksīns, botulīna toksīna terapijā, viņa indikācijas, protams, ir jāpārskata tad tajā brīdī, kad sejas audi, maina savas pozīcijas, ir šis gravitācija ņem pārsvaru, tad jautājums, ar kādām indikācijām mēs viņu liekam. 30-gadīgam, 35-gadīgam, šīs mīmikas grumbas un 60-gadīgam. Mums pilnīgi citi kritēriji un citas šīs injicējumās vietas. Un ir pacienti, kuriem, kā tu zini, šis audu komplekss augšējās trešdaļas ir tik lielā mērā jau noslīdējis. Tad botulīna toksīna indikācijas nav uz mūžu. Ja tev veids viņš 40 gados, tas nenozīmē, ka tev pēc 10 gadiem tu arī vari darīt to pašu. Tas ir tāds jautājums, kas ir ik pa brīdim jāpārskata katram pacientam, cik viņam lielā mērā ir vajadzīgs. Varbūt arī pateikt tās zonas biežākās, kurās tiek botulīna toksīns izmantots. Jo vienkārši, kāpēc to jautāju, tāpēc, ka man ir pacienti, kurus stāsta diezgan liels brīnuma lietas, kur viņš pricē, tāpēc varbūt varētu padalīties, kurās vietās drīkst un kurās galīgi nevajadzētu. Botulīna toksīnam ir šīs reģistrētās, oficiāli apstiprinātās indikācijas, kas skar sejas augšējo trešdaļu. Pārsvarā, un, protams, tad ir šīs teoflēba. Tā ir piere, piere, periorbitālās mīmikas grumbas, šī laterālā porcija. Un tad savukārt ir ļoti daudz punktu, kuri tiek injicēti gan sejas vidusdaļā, gan sejas apakšējā trešdaļā ar mērķi, šo liftinga mērķi visbiežāk sejas platizmā, jeb kakla šajā muskulī, kur šīs indikācijas pastāv, viņas tiek aprunātas, runātas un ir vadlīnijas, bet tās nav oficiālas.
Un ir, protams, arī piedāvājums pilnas sejas botulīna terapija, jā, full face. Jā. Pat bieži vien stāv šis angliskais termins full face botulīna terapija. Jā, tā kā tad pārējot pāri visām šīm gan oficiālajām, gan pārējām zonām, tad mēs injicējam. Deguna muskuļu korekcija, protams, mutes kaktiņus daudzi grib pacelt ar botulīnu toksīnu. Šī ovāla korekcija, platizmas, kakla muskuļu šīs te. Bet arī tas skaidrs, ka ne katram tas noder. Ņemot vērā šo muskuļu funkcionalitāti, veidu, anatomiju, tas nedara katram, un arī vecuma grupa, kā es teicu, ļoti ietekmē to. Šo botulīnu toksīnu, bet es saku, izdarot visu pareizi un korekti, man ļoti patīk šī tehnoloģija. Jā. Man prieks, ka šeit mums viedoklis saskaras ar botulīnu fans patiesībā. Man liekas, tiešām ļoti pareizi pateici, pareizi pacientu selekcija, jā, un vecums kategorijas, teiksim, jā. Tas tiešām ir ļoti laba, efektīva metode, kas tiešām var palīdzēt saglabāt tās sejas svaigumu. Kāda ir tava pieredze? Tāda, man liekas, grūta lieta, ārstiem lieta, kā platizmas savilkuma, īsti latviski, pat nezinu, vai īsts vārds latviski saucamie bēndi. Slikta pieredze. Jā, tā ir. Tas nofritets, jā. Kakls, ko tagad viss špricē, bet mēs jau atgriežamies pie tā paša. Jā. Platizma katram strādā savādāk. Jā. Tie, kam jauniem, pārsvarā jaunā gada gājuma cilvēkiem, kam ir šī hipertonus platizmas, jā, viņiem derēs līdz kaut kādam brīdim, kamēr šī ovāla noslīdējums nepārsniegs mūsu to mērķu struktūru. Jā, savukārt, pēc personīgās pieredzes un pēc pieredzes šis efekts botulīna toksīna terapija arī tiem, kam ir pie pareizes pacienta atlases, viņš ir ļoti īslaicīgs šis efekts un viņš ir nepilnīgs. Un viņš var būt tikai tāds tā kā komplekss no problēmas risinājuma. Kā komplekss, viens puzles gabaliņš. Jā. Jā, kāpēc tu minēji, kā grūti risināt problēmu arī ķirurģija, nevienmēr atrasināt to, jā. Var uztaisīt superplatizmas operāciju, bet pēc 2-3 gadiem viņi atkal sāk deformēties. Jā, es redzēju, man ir tāds pacients, kas tieši tagad saka 2-3 gadi, un viņi ir tieši par to pašu problēmu sūdzās, jā, un nesaprotot to ideju, nav bijis, droši vien kaut kāds skaidrojums pareizā brīdī, tiek, protams, tas uzreiz par metodas, ja plastiskās ķirurģijas, ja botulīna toksīna neefektīgumu, bet tas ir, droši vien komunikācijas problēma, un šis pacients nav izpratis to. Vai bieži sastopas ar botulīna rezistenci? Bieži nē, es teiktu, cik man vairāk kā 20 gadu praksa ir, kādi man 5-6 pacienti, ir tie 5%, tā arī ir, jā. Tā arī ir, jā. Ko tādās gadījumos dari? Tad ir jāapsver citas iespējas risināt attiecīgo problēmu, jā. Katrā ziņā tā nav bezcerīga situācija. Nē, tā, protams, nav bezcerīga situācija. Protams, ka nē. Ir jau kas ir pret botulīnu terapiju, paši nesaprotot, kāpēc, bet kaut kāds viedoklis ir pieķēries, jā, un aizķēries, un arī tādi ir. Jā. Man liekas, ka tas mans novērojums ir tāds, ka tās ir pacients, kas liek visu vienā maisā. Kad visas pildvielas, kā tu saki, un botulīns viens tas pats, viņiem izskaidro to, kā kurš darbojās, tad tajā brīdī viņi sāk saprast, ka patiesībā tas nav viens tas pats un tas ir pilnīgi dažādas lietas. Protams, jā. Parunāsim par mutes ovālu, jo patiesībā tas, kas man liekas, man kā plastiskajam ķirurgam ir svarīgi, ar faceliftu mēs nevaram atrisināt šo zonu. Ja? Katrā ziņā, ja kāds mēģina ķirurgs to atrisināt, tad parasti iebrauc lielās ziepēs. Ja? Kas būtu tās metodes, ar kurām varētu nodrošināt lūpu tonusu, mazās krunciņas, kas veidojas ar laiku pa mutes atveri, un kas būtu tās procedūras, ko tu ieteiktu? Jā, daudz nesaprot, kad šo estētisko vienību mēs viņu saucam par mutes degunu vai mutes zonu. Jā.
nevar vienmēr atrisināt ar plastisko ķirurģiju, un arī nav tādas vienas metodas, kas to risinātu. Ir šis metožu kopums, kas katram noderētu. Nu, pieņemsim, vienam ir šīs apjoma problēmas, ja tīri novecošanās problēmas. Ja mēs runājam par lūpu sarkano daļu, tad, protams, kad vislabāk ir piemēroti šie biomateriāli. Jā, tie, kas ir specializēti pēc savas tās molekulārās uzbūves tieši lūpām, tādi ir. Šīs injekcijas ir arī lāzeri, ablatīvie lāzeri, tādā ārkārtīgi specifiskā, specializētā režīmā, kas šo lūpādas kvalitāti uztur un nodrošina. Un tad, protams, ir arī šī āda, kas ir savādāka nekā lūpu sarkanā daļa, kas ir ap muti. Ja? Tad tur ir ļoti lielas variācijas. Viens to ietekmē šī mutes cirkulārā, jeb tā mutes muskuļa, arī šī jauda un spastiskums, kāds kādam ir. Ietekmē smēķēšanu, kas ātrāk noved pie šīm svilpītēm un šīm struktūrālām izmaiņām un sīkām grumbiņām virs lūpas. Tur atkal ir plašāks klāsts. Tur ļoti labi palīdz tādas, teiksim, frakcionētās, minimāli invazīvās metodas, kā ķirurģiskie lāzeri frakcionētie, kā frakcionētā radiofrekvence, teiksim, tieši tās struktūras kopšana. Protams, arī dažādas injekcijas, bet tā pareizi būtu vienmēr, ja tā būtu tāda personalizēta kombinācija starp šīm metodēm, ko es minēju. Plus, protams, šī mājas kopšana. Tas ir tāds komplekss, bet ir varianti. Varbūt arī pastāstīt, ko saprot ar mājas kopšanu? Mājas kopšana tā ir tāda ļoti svarīga pozīcija un kosmētiku, kas aktīvi darbojas uz ādas un ir mērķēta kādam konkrētam mērķim, piemēram, ādas nolobīšanai. Jeb ādas tie saucamās pīlinga metodas, ko var mājās lietot, tad ir arī šie A vitamīnu bioķīmiski aktīvās formas kā retinoīdi, kas vēl joprojām ir top 1, ja mēs runājam par kosmētiku, ko viņi vispār varētu sniegt ādas uzlabošanā. Tādas lietas, jā. Tā ir patiesībā ķirurģija ļoti limitēta. Mutes atveres rajonā fakts, ka vienīgais, ko mēs varam ķirurģiski korģēt, ir augšlūpas sarkanā daļa. Ir tāda operācija, kas saucas bullhorn, kad, teiksim, ir grieziens deguna pamatnē. Ja? Kuriem ir gara šī daļa. Jā, jo kas bieži vien novecošana rada, ir tas, ka ir pagarinātā filtra un šī daļa attālums. Ja? Un tad, ja mēs sasniedzam optimālo to attālumu, tad, teiksim, mēs pirmkārt sanāk vizuāli lūpas palielinājums, tāds apmāns faktiski. Ja? Un saīsinot šo attālu, teiksim, uzreiz iegūst svaigumu. Jā, ļoti principā, proporcijas uzlabojas. Es redzēju tādus pacientus, kas ir veikuši. Tas tāds, daudziem tas ir vienīgais risinājums, starp citu pareizais. Jo bieži vien tā ir, ja šo distanci viņi ir pārāk liela, tad filleru ievadīšana, tas vēl tikai sliktāk izstāst. Tā lūpa izstāst vēl bēdīgāk. Vēl smagāk, jā, un tas ir tāds svarīgs, ko vajadzētu paturēt prātā. Jā. Varbūt parunāsim par tādu, tagad šobrīd, man liekas, diezgan aktuālu lietu, ir aparāta procedūras, kur parādās alternatīvas faceliftam, piemēram, intensīvas ultraskaņas, kā viņš pareizi saucās? Augsts intensitātes ultraskaņa. Jā, augsts intensitātes ultraskaņa, kas faktiski tiek marketēta, jeb reklamēta, kā facelift aizvietotājs, un reizi gadā taisot, jums nekad nevajadzētu dzīvē facelift taisīt. Ko tu par to domā? Tā komercializācija ir viens jautājums, otrs jautājums ir, kā tas ir patiesībā. Es nekad, tas nebūtu pareizi uzreiz, mēs varētu vienoties, es nepiekrītu, ka tas aizvieto. Nekas neko neaizvieto. Ir vienkārši jāsaprot, kurā brīdī, kura metode ir vairāk piemērojama, efektīgāk un drošāk. Bet tas var kaut kādā mērā attālināt šo plastiskās ķirurģijas nepieciešamību. Brīdi, kad viņi plastiskā izvirzās pirmā vietā, lai būtu skaidrs. Protams, kad vienmēr būs cilvēki, kas kaut kāda apsvēruma dēļ būs pret vienu vai otru metodu principā. Ja? Un viņi
gribēs turēties, piemēram, tikai uz šādām metodēm un pat neplāno šo plastisko. Tā kā tas neaizvieto plastisko ķirurģiju, tas vienkārši kaut kādā mērā katram pacientam uz to brīdi uzlabo, jeb risina šīs sejas problēmas. Vispār ar šo tautā sauktu smash liftingu, ja, arī tiek lietots nemitīgi šis angliskais termins, un pacienti parasti nesaprot, par ko viņi vispār runā, par kādu tehnoloģiju, kas notiks, kas nenotiks. Ja. Tad vēl nāk klāt šis sauklis, kad ja jūs taisīsiet smasu vai pārējās tehnoloģijas, lūk, tad šo ādu nevarēs operēt. Ja? Bet neviens nerunā par tām cēloņu sakarībām un par to, teiksim, pamatu, no kā veidojās un kāpēc veidojās šie pozitīvie, negatīvie un šie ārkārtīgi populāro tehnoloģiju kaut kāds bums. Ja? Jo smash liftings, mēs saprotam, tas nozīmē mīksto audu, ja? Pacelšana, bet tādos, teiksim, pietiekoši laba līmeņa dermatoloģijas kongresos mēs jau nerunājam par liftingu. Mēs neko nevaram liftēt, ja pacelt. Ja? Mēs varam uzlabot šo audu kompleksu un netieši cerēt uz to, ka tā āda kompaktizēsies un netieši viņa kaut kā vai optiski izskatīsies, ka viņa pacelti, bet mēs nevaram pacelt bez plastiskās ķirurģijas. Tas, ko tu gribi teikt, ka tiešām pacelt var tikai tad, ja ir izmantots nazas. Ja tie augi tiek atdalīti un viņi pārvietot. Smash liftings uzlabo šos mīkstos audus, šīs saites, kam tas ir nepieciešams. Un tas ir nākamais jautājums, jo visi domā, ka viņiem vajag smash liftingu. Un tā taču nav, vai ne? Protams, varbūt lai visi saprastu, ko tas smash nozīmē. Tas nozīmē to, ka cilvēkam zem ādas un zem ādas ir slānis. Faktiski pierādīts, ka tie tomēr ir tikai taukaudi. Kaut kā uztiek, ka tas ir taukaudu fasciāls slānis, kas, teiksim, veicot facelift operāciju, vai tiek kaut kādā, tas ir pamatslānis, ar ko strādā. Tas ir tas mugurkauls, tā, lai to seju izveidot atkal paceltu. Ja? Un ja mēs sakārtojam smash slāni, vai tas ir deep plane vai plikācijas, vai kādi tur ir ļoti daudz variantu, ko var darīt, teiksim, bet principā nostiepjot šo smash slāni vai pārvietojot viņu pareizi anatomiskās proporcijās pret seju, tad mēs varam savest kārtībā ādas daļu, teiksim, tad mēs iegūstam to sejas atjaunojumu, sejas struktūru, proporcijas, proporcijas, jā. Bet, protams, ka, teiksim, ar šiem aparātiem, kā tu varētu man pārliecināt, cik esmu pretinieks šīm smash pacelšanām ar aparātu, tāpēc, kad tā problēma ir tā, teiksim, kad viņas ļoti grūti operēt šis pacients, jo faktiski tas aparāts rada fibrozi šajā zonā, un tā fibroze pēc būtības, kas tā ir rēta, kas, teiksim, tehniski padara man dzīvi grūtāk veicot operāciju, un preparēšana ir daudz grūtāka. Te es gribētu nepiekrist, te es gribu parunāt ar tevi par šo jautājumu, jo būtībā šis smash liftings, jeb sejas liftings, tur šobrīd ar tādām tehnoloģijām pirms 5-10 gadiem bija mazliet citādas tās tehnoloģijas, un tad šis sauklis fibroze, būtībā nav tādu histoloģisku pierādījumu, kas būtu tiešām uz lieliem pētījumiem, pierādījumiem balstīti, kad pareizi veikta šī smash lifting procedūra, jeb dotā brīdī šī mikrofokusētā ultraskaņa, kas visur figurē pareizam pacientam, izraisīt fibrozi. Jo kas ir fibroze? Fibroze ir patomorfoloģisks stāvoklis, ir patoloģisks stāvoklis, kas atbilst rētai. Tas nozīmē saistaudu veidošanās, nenormāli daudz kolagēns veidojās, viņš vairs nav smuka organizēts kā zaldātiņa, un tā ir būtībā rēta. Nav tāda pierādījuma, kas šādu patoloģisku rētu veidošanos būtu pierādīts pēc šīm procedūrām. Savukārt, kas notiek patiesībā, ja viņi pareizi veic ar mūsdienīgiem aparātiem? Es pēc tam pateikšu, ko es uzskatu par pareizi.
Tas nozīmē, ka mums vienkārši šīs mērķa struktūras, mums ir starp ko tu minēji, tas taukaudi, ja? Mums ir tās saistautas septas, ja? Starp taukaudiem mums ir arī šīs saites, ja? Kurās turās mīkstie audi. Un, būtībā, ja mēs precīzi uz viņām nomērķējam, tad mēs uztaisam tādus mikrofokusētas koagulācijas. Tad punktveidā koagulējam to veco iztaipīto gumiju un tās septas. Un, tas tūlītējais ir pelnšķīts efekts, ja, kad šie saistāvdi viņai ir proteīns karstumā savāks. Olbaltums, jā. Un ir šis 2 nedēļu pelnšķīts efekts, ka mums uzreiz ir savilkums. Ja, bet tas īstais efekts nāk pēc 4-6 mēnešiem, kad ir šis cilvēkam kolagēna cikls izgājis cauri. Un mums šie punkti, ko mēs esam koagulējuši, aizvietojas ar normālu jaunu kolagēnu. Tāds ir mērķis šim masiem. Un, būtībā, kāpēc plastiskie ķirurgi saka, ka tāda ir baigi tāda rētaina. Viņi nav rētaini, vienkārši tur ir saveidojies šis daudz kolagēns, daudz elastīnas. Viņi ir tāda rigīdāka, stingrāka, bet tā nav fibroza, tā nav rēta. Savukārt, kas notiek, ja mēs šo masu liftingu, piemēram, ar vēsturiskām tehnoloģijām, kuras nebija kontrolētas, un arī 90% no šī brīža tehnoloģijām ir uz aklo. Ja tu uzliec uz ādas to ultraskaņas aplikātoru, un tev ir protokols, tev ir dziļums, kurš ir uztaisīts pēc kaut kāda vidējā populācijā rādītāja, ka tik milimetru dziļumā viņam būs tā saite, tik milimetru dziļumā viņam būs tie taukaudi, un tas kosmetologs vai dermatologs, viņš tad arī taisa. Tie, kas ir gājuši uz šīm līķu secēšanas kursiem, viņi ļoti labi zina, ka katram ir pilnīgi citā dziļumā tas viss. Un, es uzskatu, ka tie masu liftingi, kas nav ultrasonogrāfiskā kontrolē, ka tu vari nomērķēt, kur katram vajag, tas pilnīgi... Man liekas, atslēgas vārds šeit ir dziļums. Dziļums un precizitāte un ļoti dozēta šī deva, kādu tu koagulē tos punktus. Tad ir viss ok. Jo tas, kā es to redzu, teiksim, kad, ja tas ir pa dziļu, tad mēs dabūjam to fibrozi. Un ja tas ir arī ne tur un ne tādā devā, tad, protams, tad ir šī nelabvēlīga audu izmaiņa, jā, kas un daudz par to klusē. Jā, par to klusē, tāpēc, ka ļoti maz aparātiem ir šī ultrasonogrāfiskā kontrole. Tas pirmkārt arī ir jāsaprot. Jā. Tirgus ir piesātināts ar tehnoloģijām, kur ir tikai šie standartizētie protokoli, visiem vienādi. Jā, tagad smasta, tad visiem es došu tiem 4 vai 3 milimetriem. Ja? Pilnīgi uz aklo. Smasi vairumā gadījumu notiek uz aklo. Tad tas, ko mēs varam rekomendēt saviem pacientiem, ir tomēr iepazīties ar to tehnoloģiju, ko mums tiek piedāvāta. Jā, tas nav vienkārši viņiem, kas to visu nezina, ko mēs. Jā, kas būtu tas praktiskais ieteikums, teiksim, kādā veidā saprast? Es esmu cilvēks, kas nolēmis par sevi rūpēties, gribu būt labi izskatīties. Ja? Kā neapjukt visā lielajā klāstā, kas šobrīd ir Latvijā pieejams? Medicīna jau ir, kā eksakti zināt, tomēr ir reglamentēta ar likumdošanu un ir dažādas atbildības, kas jānes gan pacientiem, gan speciālistiem. Tad tomēr vajadzētu izvēlēties ārstniecības iestādi, kas ir certificēta speciālistu. To var pastīties asociāciju mājaslapās, ja? Pakonsultēties. Ja nav pārliecība, var aiziet pie vairākiem. Ja? Tas ir ļoti grūts jautājums. Es uzskatu pacientiem izvēlēties un saprast to pareizo ceļu, kā vajadzētu rīkoties. Ļoti grūti. Jā. Jautājums, ko es tiešām ļoti visu laiku cietos un gribēju tev pajautāt, ir, ko tu ieteiktu pacientiem pēc facelifta, kādas procedūras taisīt, lai to rezultātu vēl uzlabotu, vai varbūt tieši otrāk nevis uzlabot, bet ilgāk padarīt ilglaicīgāku? Jo mēs zinām, ka tas rezultāts ir apmēram 5, 7 līdz 10 gadus atkarībā no ādas stāvokļa un pacienta dzīvesveida. Bet kas ir tas, kas tavuprāt būtu svarīgi? Man šajā kontekstā man patīk runāt par sinerģiju. Ja?
Un, ir tiešām šobrīd pieejams gan injekciju, gan aparātu metodes, kas var uzlabot šo ātru akūto dzīšanas periodu, kad ir šī zilumīta, tūska. Ja? Un var arī optimizēt šo rētaudu veidošanos, ja novirzīt viņus pa pareizo ceļu, lai tas ir maksimāli nemanāmi. Bez kaut kādiem funkcionāliem ierobežojumiem ir injekcijas, kas ir mērķētas uz fibroblastiem, uz dažādām šīm aktīvām vielām, kuras pie iekaisuma un traumas, kas ir arī ķirurģija un jebkura cita metode, kas modificē šo iekaisuma procesu un virza viņu pa pareizo ceļu. Tādas injekcijas ir pieejamas, viņas gan pirms, gan pēc plastiskās ķirurģijas var veikt īpaši acu zonā. Ja? Ir injekcijas, kas tā saucamā liporeduktori, lipotoniķi, ja? kas optimizē, jeb uzlabo šo limfodrenāžas elementu, jo mēs jau esam liela daļa populācijas tūskaini. Šeit ziemeļos, un šī tūskainība, protams, ir viens no aspektiem, kas arī paildzina šo rehabilitāciju un apgrūtina. Tā kā šis tūskas elementus var jau sagatavot, veicot dažādas limfodrenāžas ar aparātiem un ar injekcijām, optimizējot šos mehānismus. Un tad, protams, tas jautājums, kad ko sākt. Jā. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Jā. Tas ir ļoti būtisks jautājums, jo daudzi, kad viņi ir atbrīvojuši sev to kaut kādu laika resursu, tad viņi grib izdarīt visu. Viņi grib atskriet pie manis, uztaisīt botoksu, tad viņi grib nolāzerēt seju, un tad viņi grib aiziet pie ķirurga vēl pie vienām blaknēm. Ja? Un tieši tas pats ir pēc operācijas. Ja jau man tagad tās 2 nedēļas jāguļ mājās, tad es aiziešu arī, atnākšu arī pie tevis, ja, kaut ko izdarīt. Tā kā tas nav tā akūtais dzīšanas laiks, jeb tas laiks, kad iestājas efekts un cik viņš ilgst, arī nosaka to, vai mēs to varam pirms plastikas vai nē. Nu, protams, tie 3-4 mēneši, es uzskatu, ir tādām injekciju metodēm, kas ir ar ilgtermiņā iedarbību tam pašam botoksam. Ja? Nav varbūt īstais laiks. Nu, nerunājot vēl par šīm biomateriālu, par šiem ilgspēlējušiem biomateriāliem. Tas arī nav, protams, pirms nepieciešams, bet lūk šie stimulātori, reģeneratori, kas vienkārši uz 2-3 nedēļām ir. Viņš uztaisa to pareizo stimulu vai no audu dzīšanā vai limfodrenāžā. Un viss, viņš nekādas tur, teiksim, molekulārās, ja materiālās atliekas vairs nav. Ir šis stimuls, šīs reģeneratīvie stimuli, un arī pēc, protams, plastikas šī dermālā dziļā dzīšana. Nerunājot, protams, par mīksto audu, visu šo procesu, kas aizņem ilgi, bet tās 3 nedēļas, 2-3 nedēļas parasti nav tas laiks, kad es iesaku pacientiem nākt uz šīm pārsvarā jau limfotoniskām manipulācijām, kas palīdz šo audu tonizēšanā un limfodrenāžā. Tās ir tādas, protams, ka šī reģenerācija ir beigusies, ja? Tie 2, 3, 4 mēneši, tā pirmā vismaz, ja? Tā virspusējā, tad, protams, var nodarboties ar šīm virspusējām struktūrām, ja fotonovecošanos, ja? Gaismas terapiju, lāzeriem, ja? Tad var, jā. Nekādā veidā, tiksim, nepārstimulējot šo dzīšanu, ja, lai atkal mēs neizprovocētu kaut kādu pārmērīgu kolagēna produkciju un beigās mums nesanāk tie audi cietāki, nekā mēs gribētu. Jā. Ja faktiski parasti, tā var teikt, problēma bērns ir par sievieti, kurai taisīts facelifts pēc 50 gadiem, 55, 60 gadiem, teiksim, tad parasti tā atjaunošanās notiek lēnāk. Ja, tad, teiksim, tās visas procedūras, ko tu minēji, tas ir tā ļoti aktuāli. Jaunām sievietēm parasti nav problēmas ļoti ātri. Protams, tas viss notiek pats no sevis. Jā. Tā ir.
Faktiski tas mājās ņemamā ziņa ir tā, ka botoks pēc facelift nevajadzētu taisīt ātrāk kā 4 līdz 6 mēneši. Es teiktu, pirms, jo man ir plastiskie ķirurgi, kas pēc mēneša 2 uz botoks atsūta. Droši vien arī jāstāsta, kāds facelifts, kas un kā. Tas es domāju, ka tas take home message, kā tu teici, tas, ka tas ļoti viss ir jāpersonalizē un tiešām ir jāizrunā. Jo nebūs tā kā draudzenei, nebūs tā kā kaimiņienei, ir katram pašam savs tas stāsts par to ādu. Par ķirurģiju, par estētiku jāizveido un jāsaprot. Jā, man liekas, tas ir ļoti svarīgi konsultācijas laikā ar pacientu izrunāt to, ka tas rezultāts, kāds ir varbūt šai sievietei, nebūs tāds, kāds būs jums. Un jums jāsaprot, ka katram ir sava audas stāvoklis, savs vecums, savas veselības stāvoklis un tālāk. Un tas, jo bieži vien pacienti atnāk ar Instagram bildi un saka, es gribu šādi. Tas īsti tā nestrādā. Man arī nāk ar lūpām Holivudas. Es negribu to. Kupidonu arī, es gribu kā Naomi Campbell. Tas jāsaprot, ka ne viss ir iespējams. Visam ir izējis stāvoklis, ar ko mēs strādājam. Teiksim, un man liekas, svarīgi saglabāt savu identifikāciju, bet autentiskumu, savu protams, identitāti. Kā es esmu pārliecinājusies, faktiski gan kā speciālists, īstenībā sēžot abās galda pusēs, kad tieši tā konsultācija, tā ir ārkārtīgi svarīga. Visā šajā ārstniecības procesā, un es gribētu atkal izmantot izdevību un akcentēt, ka tā ir medicīna. Mēs nerunājam par kaut kādu, teiksim, galdniecību un kosmetoloģiju un estētiskās manipulācijas, estētika, vai tā ir ķirurģija, estētiskā dermatoloģija, tā ir medicīna. Un tāpēc tiešām uz to arī jāvērš ir uzmanība cilvēkiem, kas ir nolēmuši iesaistīties tajā vai citā sektorā. Tā ir medicīna. Un tāpēc šī konsultācija un diagnostiskais process, kā jebkurā medicīnas nozarē, tas ir izšķiroši. Man ļoti patīk, kā teikt, tiešām man liekas, ir svarīgi sarunāties ar savu ārstu, atnākt konsultāciju, izzināt visas iespējas, visas variantus. Ja ārsts, kuram jūs uzticaties, viņš noteikti jums ieteiks labāko risinājumu. Un varbūt tas pacientam, kuram nevajag nemaz facelift, sūtīs pie dermatologa. Un dermatologs savukārt, kurš redzēs, ka dermatoloģija var nepalīdzēt, bet sūtīs pie plastikas ķirurga. Un šeit tā sinerģija, sadarbība, man liekas, ļoti svarīga. Un man liekas, tas galvenais, ko tu ļoti labi pateici, ka nav universāla risinājuma visiem. Katram ir savs risinājums, un tāpēc ir ļoti svarīgi atrast ārstu, kurim jūs uzticaties. Bet ir risinājumi. Galvenais, ka tie risinājumi mūsdienās ir. Protams, risinājumi ir. Risinājumi ir. Paldies, Māri, par sarunu. Paldies, tiešām bija ļoti interesanti. Uzaicināji. Un tiekamies nākamreiz.